yeah. If we have good wish, also animal, also they like us. Un pat dzīvnieki, ja mūsos ir laba attieksme un šīs pozitīvās vēlmes pret citiem arī dzīvniekiem, mēs patīkam dzīvniekiem. Our companion, they know he have very good wish, he have good heart, he have good wish. They also like you. Un arī cilvēki, kas ir ap mums, mūsu kompaņoni, redzot, ka mūsos ir šīs labās pozitīvās vēlmes, viņi to redz un viņi vēlas būt ar mums kopā. You have negative thinking, or you thinking they became problem, they became bad, then I happy. But this is opposite, bad wish. If you have bad wish, then animals don't like. Also they are understanding. Also your companion don't like. Also God is only being don't like. Savukārt, ja mūsos ir šīs negatīvās vēlmes attiecībā pret citiem vai cilvēkiem vai dzīvniekiem, cilvēki to jūt, arī dzīvnieki to jūt un viņi nevēlas būt ar mums kopā. Yeah. Sometimes we bad wishes come, became angry or became, but you immediately recognize, oh, I'm wrong. Now I make a good wish. That is I don't do that bad wish. Protams, kad immediately you must control yourself. Ka mūsos ik pa laikam parādās kāda šīs negatīvās vēlmes vai negatīvās emocijas. Bet ja mēs to pamanām, ja mēs to piefiksējam, mēs te pašā brīdī varam to apstādināt un teiksim, ar kādu pretlīdzekli. Yes, you have good wish, then even this life became very, result. This life also became very good position. One story Buddha says, one beggar, he always making good wish. If somebody give or somebody don't give, okay, he say, I wish he became good or he became something doing. Other beggar, he bad wish. Then some years later, good wish beggar became some minister. Bad wish, he very problem. Always. That's Sutta, they have some story. We have good wish, more successful. We have bad wish, more obstacle. That is Kādā no Budas sutrām ir tāds piemērs minēts, ka bija divi ubagi, un viens neatkarīgi no tā, vai kāds viņam kaut ko iedeva vai neiedeva, un cik daudz iedeva, viņš vienmēr bija ļoti pateicīgs un vēlēja tikai to labāko šiem cilvēkiem. Un savukārt otrs ubags, viņš faktiski tiem, kas viņam deva, un tīpaši tiem, kam nedeva, viņš bija nepateicīgs un viņš vēlējās ļaunu. Un pēc kaut kādiem gadiem tas pateicīgais ubags kļuva par ministru, un savukārt tas nepateicīgais, viņa stāvoklis kļuva vēl sliktāks. Oh yes, that immeasurable, understanding not so difficult, easy practice. You can go by train and by car or just walk, you make that measurable, Šī praksa ir salīdzinoši vienkārši. Mēs varam braukt ar vilcienu vai ar automašīnu, vienkārši pastaigāties un pārdomāt šīs lietas. Yeah, also one measurable, or two measurable, three measurable, you can generate. That is a good practice. Un pat ja vienlaicīgi mēs nevaram iziet cauri visām 4 šīm neizmērojumām domām, pat ja mēs to izdarīsim ar 1, 2, arī tā būs laba praksa. Yeah, we big practice quite difficult. It's easy, little bit make better. Kaut kādas lielas laikietilpīgas prakses reizēm ir grūti veikt, bet šī ir maza praksa un tā tomēr sniedz kādu konkrētu uzlabojumu. Yeah, for immeasurable Buddhist, non-Buddhist, whoever practice is okay.
Tad šo praksi var veikt jebkurš, vai viņš ir budists vai nav budists, tas ir ok. They say if we make this practice, that Buddhists say next life reborn in heaven, they say. Tad Result. jā, budismā tekstos ir runāts, ja praktizētājs veic šo praksi, tad nākamajā dzīvē viņš var piedzimt debesīs. Yeah, they say very good result. Tad tas rezultāts būs ļoti labs. Even we have good motivation, good wish, good thinking, reborn high. We have bad mind, harming mind, very bad wish, we reborn low, they say. Abhidhamma Kosha say, we look some clairvoyants who have good heart, good wish, they die reborn high. Good behavior, good heart, they reborn high. Some people bad behavior, bad wish, bad thinking, they die reborn lower, they say. That is a natural law. Tad tas ir pilnīgi, var teikt, dabas likums, ja mēs domājam pozitīvi, ja mēs vēlam pozitīvas lietas, tad mūsu iespējamība atzimt augstākās sfērās automātiski pieaug, un pretēji, ja mēs domājam negatīvas lietas, ja mēs vēlam negatīvu citiem un veicam negatīvas darbības, tad mēs nākamajās dzīvēs piedzimsim zemākās sfērās. Yeah, that is, I think, logical. Es domāju, tas ir loģiski. Logical, good behavior, good thinking, that became high. Yeah, bad thinking, bad doing, then it became low, but this life also. Bet tas attiecas ne tikai uz nākamajām dzīvēm, bet arī uz šo dzīvi. Oh yes, now is, I think, enough that. Es domāju, ka pietiks par šo. Now we do 21 Tara. What is 21 Tara? Pievēršamies 21. tārai.